Kādā novembra rītā Jānis pamodās un sajuta, ka gaisā ir kaut kas īpašs. Aiz logas sniga, pirmās sniegpārsliņas, un mamma smaidot teica: Jāni, celies! Šodien Latvija svin dzimšanas dienu. Jānis izbrīnījās, vai tad Latvijai arī ir dzimšanas diena? Tāpat kā man? Protams, šodien mūsu zeme svin savu dzimšanas dienu, un mēs visi esam tās draugi un radu saime. Par to laiku Jāņa draudzene Līga jau bija ceļā uz bērnu dārzu. Viņai pie mētelīša bija piesprausta sarkanbaltsarkana lentīte un rokās mazs Latvijas karodziņš. Viņa bija priecīga, jo zināja, ka šodien bērnu dārzā visi dziedās dziesmas par Latviju, dejos un ies rotaļās. Abi draugi bija saģērbušies svinīgajās drēbēs. Jānim bija balts krekls un melna vestīte un uzvalka bikses. Viņam ļoti patika savs svētku apģērbs, bet Līgai kupla svētku kleitiņa un maza sarkana balta rozīte matos. Bērnu dārzā visi bērni kopā rotāja telpas ar karodziņiem un dažādām Latviju zīmēm. Zīmēja zīmējumus, kur redzam skaistā Latvijas daba. Skolotāji stāstīja, kad Latvija kļuva brīva, cilvēki ļoti priecājās, jo varēja dzīvot savā valstī, runāt latviski un svinēt savus svētkus. Vakarā atnākot no dārziņa, Jānis un Līga kopā ar vecākiem devās gaismām rotātā gājienā pa pilsētas ielām. Daudzos logos mirdzēja svecītes, kā mazas zvaigznītes, kas veicina Latviju. Skaties, tik daudz gaismiņu, Līga iesaucās. Tā Latvija smaida, teica Jānis. Viņa zina, ka mēs viņu mīlam. Un kad debesīs uzmirdzējās uguņošana dažādās varavīšu krāsās, visi kopīgi sauc: Daudz laimes, Latvija! Daudz laimes! No tā laika Jānis un Līga atceras, ka Latvijas dzimšanas diena ir diena, kad mēs visi kopā sakām paldies savai zemē par mežiem, jūru, dziesmām un par mājām, kur siltums nekad nebeidzas.